Pagājušais taisīja pat tik viena diena manā dzīvē. Tagad ar visām pārvākšanās un visām lietām tagad nav tā, ka vienkārši uz vietas darbnīcā kaut kur pabraukā, kaut ko padara. Tā kā paņemšu līdzi, parādīšu līdzīgi tā kā tiem paļķvedēji un trakdriveri. Tagad jāiedzer tējiņi un tad jābrauc uz otru darbnīcu un jāpārvieto visādas mantas daudz. Tā kā seko, skatāmies, kā tā man te iešu šodien. Tagad pasēdēšu, atpūtīšos no rīta. Nevis atpūtīšos, uzņemšu spēkus. Un tad jau lec busiņā un dodamies ielās. Kamēr mazgājās drēbes, jāsakrauj, ka busā iekšā kaut kādas lietas, kannas, kaut kādas jāiz... Visāds nesakarīgas lietas. Man te jāved ir tad tas. Kā tikai, lai viņas tas saliek. Vienkārši guļus. No rīta jāizbrauc, te ir uz tādu uzņēmumu, kas saucās Rūķis. Viņiem tur pie office Rūķīts arī nolikts. Viņš ir šuj visu kaut kur no tentiem. Ja kāds skatījās pagājušo sēriju no manas, tā nebija pagājušā, tā bija kaut kad ļoti senāk. Es kaut kur pielikšu, te laikam parādīsies tagad, kur var uzspiest virsū sēriju, kur es braucu 80 stundās, laikam bija jāizbrauc līdz Vācijas dienvidiem un pēc tam no Vācijas dienvidiem līdz Somijas vidienai. Ar busiņu mēs tur vedām tādas mīkstās lietas, tādas, ko noliek uz slēpošanas kalnu, tad tu brauc garām un viņam meta piku vai iedod tā kā pieci, un tad viņš tur sāk griezties un dzirdēt dziesmu, un tu tur polsteru šuj viņiem. Man tur jāizved dažas lietas, kas viņiem nepieciešams, lai pabeigtu projektu. Un tad jau došos tālāk kaut kur. Ceļam vēl depo jāiebrauc, jānopērk poliuretāna līme. Visu redzēsiet. Tā es esmu gatavs doties. Ja jūs tikai zināt, kur ir mašīnas atslēgas. Te viss beigās skriešanā, kā vienmēr. Tā, mapons pīkst. Kas zina, kas ir mapons, kas nezina, kas ir. Šāds čips katram šoferim ir. Un tad tu iedarbini, viņš visu laiku pīkst, kamēr tu to čipu nenospied. Un tad viņš ieraksta maršrutu, kur tu brauc. Man šo tikko kolēģis pienāca. Būs interesants vēl. Es jau varu tīzerīšu priekš video pateikt. Tagad braukšu tur, kur es braucu, caur depo jāizbrauc. Pēc tam braukšu atpakaļ. Mums ir priekšnieka mocis, tad ir kolēģa mocis vēl. Un mans mocis ir mājās, bet to es arī domāju kaut kad vest uz to darbnīcu, uz Ulbruku. Jo tur ir silts un tā var arī kaut ko, nekrīt zemē, var kaut ko pastrādāt. Pa ziemu kaut ko padarīt foršāk siltumā. Tagad pēc tam braukšu atpakaļ uz šeit, krausim iekšā vienu moci un tad es vēl moci vedīšu uz jauno darbnīcu. Redzēsiet, kāds tas būs mocis. Tā jau nosmiesieties. Tas pirmais laikam būs priekšniekam mocis, ko vedīsiet. Tā kā jābrauc tagad tālāk. Šī traka augstā diena kaut kāda, augstā nakts bija -6 grādi. Es mašīnu mēģināju tā kā kurināt uz, es nezinu, kāda skaņa ir, ja noliek uz paneļa, no mašīnas nenāk vibrācija. Mēģināju no rīta Voyageriem ieslēgt tā kā siltumu, es parasti 10 minūtes pirms izbraukšanas iedarbinu un uzliku recirkulācijas tajā režīmā. Domāju, ka viņš ņems no salona gaisu un tas sildīs vēl, bet pārliecinošs rezultāts nebija. Vai nu tāpēc, ka naktī bija daudz augstāks nekā iepriekšējā naktī, vai vienkārši tas tā nedarbojās. Vēl plus jāpapēt. Gribētos, lai ātrāk uzsils, bet viņš kaut kā. Tad, kad tu atstājā 10 minūtes, viņš darbojās, tad, loks sāk tā kā atkust, bet, pilnībā galīgi viņš neatkūst un nav tā, ka ļoti silts ir iekšā. Gribētos iekāpt tādā siltā mašīnā jau tā, lai, nav tur jādarbinās vai cimdiem. Tā, lai, vienkārši tad ātrāk jāslēdz iekšā tā mašīna. Nezinu, nepažēlot tur to litriņu benzīnu, bet uzsildīt vienkārši saprast, cik ātri jāsild. Tas vēl būs eksperiments. Labi, tagad braukšu filmēt, nedrīkst tā kā brauc. Tā, jāuzpilda saļarka. Saļarka te kaut kur bija kaut kur kartiņa. Jāizņem šajā kartiņa, jāpildās augšā. Gan jāatceros, šādai mašīnai bija jāslēdz vai nav jāslēdz. Bija viņai jāizmugurēja. Labi, ietiks tā trupa, ir apslēdziņa. Es jau te visām mašīnām nezinu, kā var te attaisīt šitos te viss. Nav nemaz tās āķīts. Viņi tev ir kaut kā uzkarināt. Kas tas tā izlumi ir? Tā, labi. Jāliek karti iekšā kaut kādā veidā. Es tie nezinu, kurā. Izvēlieties. Ko es ieliku karti? Man šeit vajag spiest.
Labi, es te sapildīšu visu. Kā jūs domājat, kur dīzeli jāņem? Es no dīzeļiem neko nesaprotu, es ņemšu visu parastāko. Pildīs tik augstā. Pilnvāk jāpieliek, laikam. Cerams, tas bija dīzels, laikam ir dīzels. Es jau vispār dīzeļus neesmu pildījis tik ilgi, tikai darba mašīnās kādreiz. Iepriekšējo, ko es braucu darbā, tā bija ar benzīnas viņiem. Kaut tur skrien pēc gāzes cenām, šito liekās, ka tā cena tik traki skrien. Pārāk traki, negribētos sev privāti tā pildīt. Jā, uzpildos, tad atkal baigi daudz braukāšana būs. Pa vieduku, tagad jābrauc pāri, apakaļ tā kā virzienā uz Siguldas pusi. Tad lai var iebraukt depo, un tad tur kaut kā pēc tam pa aizmuguru, laikam ar berģiem varēja tikt uz Juglu. Nu, šodien tā nesteidzīgi. Pirmdien, otrdien bija nenormāli uzlikt pa 2 fūrēm gāja katru dienu. Tāpēc noskrējos, un es šodien negribu vairāk skriet. Es šodien būšu mierīgais darbinieks, lēnais darbinieks. Bet, nu, darīs uz priekšu vienkārši darbiņas, kas jādara. Kā ir, var iekomentēt tie, kas ir dīzeļbraucēji, kā pieņemsim, ka brauca kaut kāda S-klases Mercedes vai BMW 7. Vai kaut kā, geļiku. Un uzpild degvielu, un viss mirt pēc tā stulbā dīzeļa. Vai kaut kāda cimdi jāvāk. Tas ir bezpriģēlis, kā to var izturēt, es nesaprotu. Kā cilvēks sev dara tā pāri. Bet, nu, traktoros tā vajag. Aiziet. Nopirku šitādu te līmi. Cerams, ka būs izturīgi. Nu, kaut kad šitādi tāpat, ko es mots līmēju. Te jau drīz būs jābrauc iepirkties uz visām Ziemassvētku lietām. Es jau jūtu, kā jau Jolanta man uz šeien velk. Nu, viss ir iegādāts, kā jau jūs redzējāt. Došos tagad tālāk. Te brauc šitāds priekš, tāds ar to ramu tur tālumā. Tas čalis tur no berģa tā viedukta. Ir tik grūti viņam gāja to līkumu izņemt. Beigās viņš uz šoseis uzbrauc knap 40 brauc. Nezinu, vai pa telefonu runāja, vai vienkārši nemāk braukt. Pēc tam iebraucīšu te depo stāvvietā, nostājās vis tālākajā malā kaut kur. Tas arī tāds šito te lielo mašīnu. Liekas tur, forši nopirkšu tur RAM vai ko F-150 vai ko. Tu iebrauc stāvvietā, tu jau pat noparkoties, ja viņi nevar. Tas ir tāds, nu tā jau gribētos kaut kādā brīdī varbūt tādu. Tas arī tāds projekts varētu būt kaut kad. Skatījos bija, kaut man tieši patīk F-150 un tieši viens tikai gada kaut kāds. Es nezinu, kur tie gadi, bet tieši viena amplitūda. Man nepatīk jaunie, man nepatīk pavisam vecie, bet bija viens gads, kad tikko sākās tādi bišķi kantaināki. Un tie man saloni patīk, kuriem bija, es nezinu, varbūt citiem arī ir tie, kā viņš tur saucās, tas rančs kaut kāds ar to brūno, to bifeļādas saloniem, viņi tādi bija. SSA viens bija kaut kāds, bet bija bez certifikācijas, laikam, bet bez reģistrācijas, un tā jau 12,000 maksā. Un viņš jau tāpatās arī droši vien ir parūsējis, un Amerikā jau ar viņu rūsē. Tā kā jā, bet kas attur ir, tāpatās arī, tu nevari to aizbraukt uz Rimī vai uz Maksimu, tu jau nevari apstāties stāvvietā ar viņu normāli. Tev sanāk kaut kur tur, kur autobuss vai piekabēm stājās, kaut kur tur tālumā var nostāties un tad iet. Tas ir tāds, ikdienā ir nērti visu laiku. Un vēl arī, augošās degvielas cenas. Es nezinu, es domāju, ka viņiem kaut kādā brīdī kritīsies cenas, jo es nopirku Voyager, tā gāze maksāja 70 centi, tagad gāze maksā jau 90. Un tad tur teica, tur tos likumus pieņēma jaunos kaut kādus, kas tur pa to zaļo kursu. Tur būšot vēl dārgāk. Gāze būs €50 un benzīns 2 eiro. Un tā grabaša tērē, tā vadās, ka 15 litrus droši vien. Tad labāk, tā labāk paņem litrīgo 3 cilindriņiem un turbo un vismaz atkal šitas. Jūs tur speciālistiem noteikti. Vismaz bērniem naudu pietiek kaut ko iedot konfektēm vai nopirkt kaut ko sev foršu, nevis visi iztērēt benzīnā, tāpēc, lai brauktu kaut kādu milzīgu kasti. Jā, laikam, es kaut kā, laikam esmu atmetis jau domu, ka man vajag tādu. Tā kā, kaut kādā ziņā gribās, bet tā, ka tu padomā prāti, tā nevajag. Labi, es braucu uz to rūķi tagad. Rūķi pie rūķiem. Šodien tagad tieši tās sirēnas pārbauda ir, tas sirēnu pārbauda. Es tieši domāju, tieši par radio teicu, 10 pārbauda, un es braucu mašīnā, nevaru dzirdēt, taisīju
Attais logi uglā, bišķi kur dzirdēt, ja tā izbāž ārā. Nezinu, vai jūs dzirdēji. Tā, ja es nezinātu, ka viņām jābūt tagad ir un būtu mašīnai logi ciet, tad nevar dzirdēt. Tad ir jāklausās rādio. Labi, drīz jau būšu tajā rūķī. Te jau čaļi ķīlē kaut ko. Mašīnas, kur ir rūķis. Tā, kā te lai iebrauc kartī, apteicis pie vārtiem uzreiz braukt. To rūķīt nevarēšu parādīt, viņš tur uz trepēm stāv augšā. Tur tādā maliņā rūķīts. Tieši stoik bija priekšā. Jābrauc, izkrāmēšos te un tad pēc močiem. Vēl domāju, mašīnu varbūt ar domazgāt, bet laikam viņi nav pietiekami tīri, nav jēga tagad mazgāt. Neviens nepīpo. Pīpētavu. Viss te darās. Rakst komentārā, kā tev tu darbā pīpē vai tu nepīpē darbā. Vai tu vispār pīpē? Un ja tu nepīpē, tad kad tu atmet? Man jau laikam, kad 5 gadi būs, es vairs neskaitu dienas vai stundas, pīpē vai nepīpē. Kaut kad pēc tam vēl, kaut kad tur kaut kā tusiņā kādiem uzprasīja. Toreiz man iedod tinamās tādas, tās es tur kādā tusiņā nopīpēju divas. Pēc tam bija kaut kāds tusiņš un paņēma parasto un tā bija tik pretīgi, ka es pēc tās reizes neesmu pīpējis, jau vairāk gadu pagājušo galu. Labi, iešu iekšā, rūķosies. Tā te viss ir izdarīt. Visa informācija nodota. Tā, tagad viss jākrāmē apakaļ, tās benzīna kantas, tagad pēc moči jābrauc. Tas būs dienas visinteresantākais notikums. Vest moci. Es kaut kad arī, vispār, mēs tāds raidījums sanāk par darbiem. Kaut kad domāju arī tur, varbūt kāds zina visus tos stāstus. Es esmu stāstījis jau, kad, jaunībā gribēju pa automehāniķi mācīties, bet man bija, ka pabeidz 9. klasi, man bija nesekmīgi atzīme krievu valodā, vācu valodā un, man liekas, kad arī latviešu valodā. Un mēs jau braucām ar klases biedru uz to Rīgas valsts tehnikumu un gribējām stāties pa automehāniķiem un ritīgi jau patika. Bet tur pateica, ka nevarat 3, tur varēja tikai 2 vai 1 būt nesekmīgi. Un tad, nevarējām tur iestāties, nebija varianti. Tāpēc tad es aizgāju uz to Rīgas Lietišķās mākslas koledžu, pa mākslinieku aizgāju. Un tagad arī tur domāju kaut ko, kaut kad, pirms es šitajā darbā sāku strādāt, tur Jurčiks ik pa laikam kaut ko reklamē, ka viņam tur vajag darbinieks, domāju, varbūt jāpiesakās tur un kaut ko paskrūvēt, kaut kādas mašīnas, bet tad jo iet laiks vairāk, es saprotu, ka es īstenībā ar mašīnām negribētos, jo ziemā viss te sūdi, tev krīt uz galvas. Tā, ka varētu tam močiem vairāk, bet arī tad tā, tev nav tā kā tāda servisa pieredze, kā tad tu ies tagad strādāt pa māceklu, pa kaut kādu, tur, nezinu, 500 eiro, tev jau tāpatās jādzīvo. Tā kā beigās sanāk, ka, ja tu tā pusmūžā gribi izmainīt savu profesiju vai kaut ko darīt citu, tad to nemaz nav tik viegli izdarīt, vai tev ir jābūt lieliem iekrājumiem. Tā kā, nezinu, ja tu skaties un tev pieder motociklu serviss, varbūt tev vajag labu darbinieku, varbūt ar kaut kā, nezinu, pa 1 dienu nedēļā kaut kā, vai, es nezinu, jūs darbi jau tāpat jāiet, vai kaut kā apvienot, kaut kā patrenēties, pamācīties kaut ko. Kaut gan es savu nezinu, ko tur daudz mācīties. Lūdzu, vienkārši to, kas ir sabojājies, to noskrūvē ar skrūvēm nost, un tad jaunu pieskrūvē ar skrūvēm apakaļ. Tādā ziņā jau tā mehānika vispār nav nekas tāds sarežģīts. Sarežģītāk varbūt ir kādā brīdī diagnosticēt kaut ko, kas ir jāmaina vai kas nav jāmaina, vai kas izskatās, kad ir vēl darbojoši, bet patiesībā vairs nav, un tas tādēļ ir sabojājis kaut ko citu, un tad tu kaut ko nomaini, un tas jaunais atkal sabojājās, tāpēc, ka beigts ir kaut kas cits. Bet tas jau tikai no pieredzes nāk īstiem skarbiem mehānikas vīriem. Tā labi jābrauc tālāk. Te vispār jocīgi. Tā kā it kā var braukt taisni, bet nekur nevar aizbraukt, jo te ir tāds tā kā kalns un augšā maz zīmīt, kad ir privāti īpašumi. Tā kā griezīsies riņķī. Tur kaut bruģēšanas firma, tāpēc viņiem ir tāds trak viss sabruģēts. Jābrauc tik un jāviņķelējās. Kāda tev darbā mašīna var ierakstīt komentārā. Mums tagad arī
teica, ka darbā būs vēl jaunas mašīnas. Šitie busiņi Citroen ies uz apakaļ, tā kā dos apakaļ tam dīlerim vai kam tev iznomātājam. Un tad jaunie būs kaut kādi, bet vēl nezinu kādi nākamgad. Un tas cilvēks, kas ņemās ar to mašīnu visu lietu, teica, ka prasības mums ir, lai sensori priekšā aizmugurē, lai lielais ekrāns ar navigāciju, lai nav telefons jāpakst nekur un lai ir automāti. Tā, pārējais vienalga, kas ir. Laikam vēl bija 5 vietas mums vajadzēja. Mums ir tiem krūkābi daudz, šitas vienīgais tāds mazais busiņš. Kāds beders. Jā, man liekas, tagad šobrīd ir tikai 2 busiņi ar automātiem. Un es vienmēr ņemu to, kas ir automāti. Es negribu tur bakstīties un čakarēties. Ir jaunāki tagad nopirkt, ir vēl Renault Traffic, bet tie ir ar raustāmajām kārbām. Tā, vienkārši kaut kā tur sagāja. Cik es sapratu, tur kāds kaut ko pārprat. Ja domāju, ka būs automāti, bet izrādās, ka viņiem nemaz nav automāti. Es to kameriņu esmu uzlicis vienkārši pliku kameru. Es noņēmu nost visus stiprinājumus, lai viņi maksimāli mazi, lai man viņi ir viegli šodien nesāt līdzi. Tāpēc arī mikrofons ir mazāks, varbūt skaņa būs sūdīgāk. Un es viņu nevaru nekur piespraust, bet dodies visu laiku viņi kabatā. Tā kā, labi, es braucu tālāk. Varbūt kāds no sekotājiem strādā Latvijas dzelzceļā vai vispār saistībā ar dzelzceļu. Un var pastāstīt, kāpēc Latvijā tās lampiņas ieslēdzās tik ātri, kamēr vilciens vēl ir ļoti, ļoti tālu. Labi, šoreiz viņš tādu vēl ātri atbrauc, bet Vācijā ir tā, ka viņš sāk mirgot, pārbrauc vilciens un viņš izslēdzās. Viss. Te ilgi. Labi, šitas vēl diezgan ātri brauc. Tas kaut kāds izlēnīts, tas tāds laikam kaut kāds remontiem vai kam. Arī, ja tu strādā dzelzceļiem, tu vari iekomentēt, kas šitas tāds ir. Es notīrīšu logu, nofilmēšu. Tāds. Kaut kāds ceļam krāns. Sanāk tāda pedelītiem jāizbrauc un viss ceļš jāapstādina. Nu labi, kaut kā viņam jau jāizbrauc. Viņš arī braukt lēnāk un apstāties, pastīties no mašīnas un braukt tālāk. Interesanti Rīgā. Viņu dēļ. Vai ne? Viņš ir jāpiesiet, pie zemes jānospiež. Jā. Nē, savajām acis te nevarētu dabūt iekšā. Ja jau šitam spoguļu nederēja. Nē, tavs loks atsistos uzreiz. Jā. Labadiena. Tā motocikls ir uzkrāvēts. Tumsā stāv, var braukt. Tā, un tad pēc tam vēl šitas jāizved. Bet šitam mēs pazemīsim. Nē, es atvedīšu kolēģi saimnieku, lai viņš pats stum iekšā, es viņu negribu nomest. Nu, ja gadās, tad es būšu tikai palīgs. Nu jau esmu ieradies Ulbrokā. Tagad jābrauc tālāk uz darbnīcas. Es jau pēdējās nedēļas laikā esmu bijis Ulbrokā tik daudz, cik es nebiju bijis Ulbrokā visu savu mūža laikā. Bet tagad šitā būs ikdiena. Katru rītu pie šitā luksafora. Es stāšos, braukšu kaut kā. Nu, vasarā mots brauks varbūt. Pa kaut kādiem meža ceļiem varētu vēl. Es jau te skatījos, bet nu baigi daudz variantu tur nav, jo tur tas tā jugla ir jāšķērso un kur tā viss pilnībā pa mežu atbraukt nevar. Tur sanāk, tomēr ar mocu arī braucot lielu daļu, braukt par to Tallinas šosei izlo, nu, garlaicīgo tādā ziņā. Nu, tā te braukājos. Tā jau smukta tāds, arī kaut kāda upīte vai kas, īķis, viss kā vajadzīgs, kā laukos. Tad te bija tās, kā es tur, oligarhu mājas, tur tās rindamājas, beigās krutās. Tad tur ir tā mūsu pumptraks, mūsu būvētais, asfalta pumpu trase, tad šitās te mājas. Tāda, nu, nav jau oligarhu, vienkārši, nu, tāda foršs dizains uztaisīts, ka nav vienkārši kantains kaut kāds sūds.
Tā jau tādā droši vien dzīvot foršāk ir. Guļošie visi salikt. Tad tie guļošie salikt tādā attālumā, ja tu brauc ar parasto raustāmo kārbu, tad nav jēgas slēgt, kā tur sanāca 3. ātrumā vai kā, bet tieši braukt uz 30 līdz nākamajam, jo, kad tu pārslēdz, tev uz akali ir uzreiz jābremzē un atkal jāslēdzās. Tas ir kaut kāda viltība varbūt ir likts. Tā kā labi, braucam uz teritoriju, tad jau sākās industriālās. Tādā ziņā ādažos bija foršāk, tur bija tāds svaigs gaiss un putniņi un tā, bet te tu izkāp ārā smirt pēc kaut kādas dedzināts plastmas, pēc apkurēm kaut kādām govī, kaut kādām kakām un, nu, tāds nav patīkams nekas. Industriāls rajons. Tā mocīts izkrauts ir. Tagad izdomājam, aizbrauksim pēc otra, tieši pusdienas laiks, tieši paēdīs pusdienas un uzkraus otru mocu arī. Tad tas būs izdarīts. Tā viss te vienā skriešanā beigās tāpat sanāk. Visu laiku kaut kas ir, ko darīt. Jāizslēdz vārti. Tā liekas mierīgi diena, un beigās nekas mierīgs nesanāk. Cik jau ir pulkstens vēl nav, gandrīz ir 12, bet tik daudz vietās jau būtu. Jāizslēdz, katru reizi jāslēdz cieta viss. Tāda. Nu jā, kur fonā redzēt visu šitā teritoriju. Kā mums tā kā darbnīca ir klāt, un tad mēs te varam darīt, ko gribam. Nokrit atslēgt. Vienīgais, ka šitie koki nav tādi baigi, neizskatās baigi drošie un negribas īstenībā pat mašīnu tur apakšā likt. Vidū mašīnas likt te, bet tas koks jau ir tik liels, ka viņš tāpat uzkrīt. Kā nezinu, bet nu, cerams kaut kādi policisti, tad kaut kāda apdrošināšana vai kas, nezinu. Kas kaut tad jāpērk. Tā. Aiziet, gatavs braukt tālāk. Tā nu ir pusdienas laiks. Man ir it kā līdzi no mājām ēdiens, bet jāpaņem kaut kāds kārumiņš vēl. Kaut kas, kāds cepumiņš pie tējas vai kaut kas tāds. Tādas ilgas vafeles, kaut kāds vafeles paņemt. Tā jau jāņem šitās labās vafeles. Ja pēc šitās visgaršīgākās. Tas ukraiņu kaut kādas, gan jau ķīmijas, bet diezgan garšīgs vēl tādas. Nē, paņemšu šitās lielo paku, noderēs vēl. Tā kā tagad pamielosies aizbraukt. Paņem kolēģi, to Harlija īpašnieku. Paēdīs un tad uzkraus mašīnā otru mocītu un tad brauks kaut ko padarīsies. Kaut kā tad jau diena būs beigusies. 12 jau pāri. 12 aizbrauks apakaļ, būs 2. Nu, līdz 5 kaut ko padarīs, pastrādās. Bet šodien laikam nebūs tāda baigi produktīvā diena. Nu, tādā darbu daudzuma ziņā būs tādi vienkārši ilgie darbi jāizdara. Pazūd elektrība. Staigājām te tumsā. Forkliftam ieslēdz lampiņas, lai vismaz kaut ko var redzēt. Būs jāiet ārā, tā laikam arī darbdiena beigsies. Neviens nezin, kāpēc izslēdzās. Visur automāti ieslēgt uz ielas skapī arī. Es jau zvanīju priekšniekam, teicu, varbūt samaksāju pa elektrību. Viņš tur zvanīs kaut ko, mēģinās noskaidrot. Vēl silta. Jā, pa to elektrību tikko pazvanīja, ka tur esot. Tur tie saimnieki neceļot, bet esot ieplānots atslēgums sadales tīkla mājaslapā rakstīts, ko neviens no mums nezināja, kas ir ieildzis līdz 5. Tā kā tagad ir 4, laikam darbdiena vienkārši beigsies. Vienīgi te ir tie vārti elektriskie, un tur ir tā kā variants ar tādu atslēdziņu, tā kā atslēgt, lai viņas ar roku aizvilkt. Man nav tās atslēdziņas, man būs jāskrūvē tas mehānisms, lai es varētu vispār vārtus aiztaisīt ciet. Būs jautri, es domāju, būs jautri. Sāk jau palikt tumšs, es tev ātri. Man nav tā atslēdziņa, ko te bāž iekšā, lai šito varētu aiztaisīt ciet tos vārtus.
Es mēģināšu te skrūvēt viņus nost un kaut kā vismaz tūlīt jau tumšs paliek jau. Bezprīģels kaut kāds. Tā, šitas ir. Vārds ir ciet. Vai nu paliek vai tumšāks, tepat pafilmēt vairs nevar. Beigās izrādās, ka līdz 7 nebūs elektrība. Viss es braucu apakaļ uz Ādažiem. Te vairs nevar. Un sanāk arī tagad pastāvēt sastrēgumos, kuras ilgi nebija stāvējis, dzīvojot Ādažos, man nebija sastrēgumu. Tagad katru vakaru man būs jāstāv šitajā krustojumā. Tumsā te nevar redzēt, bet tur ir tā šašlikēstu kaut kāda, kas ir, tās Tallinas šoseis. Tagad šodien darbā arī ir kaut kāda Ziemassvētku, vai kaut kāda balle ofisā tur un brauc pēc tam visi uz, cik visi tie, kas ofisā strādā, kas ir bīgšu deldētāji, uz panorāmas ratu, pēc tam kaut kādu bowling spēlēt vai ko. Bet man vēl 7 lapas jāved uz dejošanu un 8 tikai beigsies un rītā ir darba diena, galā bērnu uz skolu jāved. Tā kā sanāk, darba pasākums vairāk tādiem dīgdieņiem studentiem, kam nekas nav jādara, kam neko nav jārēķinās. Tie var aiziet tur pamētāt bumbas. Ģimenes cilvēkiem jau tas atkrīt. Man vēl Jolantei šodien darba pasākums ir arī, viņa aizbrauc, tā kā es šodien ar bērniem pa auklīt. Tā kā, bet šodien kaut ko vēl padarīšu, aizbraukšu uz to darbnīcu, pastīšos. Varbūt kaut kas interesants ir, ko pastrādāt, kaut gan tur jau vairs nekā nav. Darbdiena laikam beigsies šitā. Te jau viss jau sapakots. Vīri jau sapakojuši pēdējās mantas. Pat nezinu, ko darīt. Man vēl bišķi laiks ir. Varbūt teji jāiedzer. Jā, tik skumīgi. Kā es šeit skrūvēju Subaru. Kārbu te mainīju, kārbai to karteru te mainīju. Un kā tur citur taisīts Voyagers. Kā tur galā metināts vēl Voyagers. Un tagad viss. Šī ēra būs noslēgusies. Video jau interesantāk, tagad būs sērijas no citādākām telpām. Tā kā arī, jā. Tik daudz visādi sunduku visu laiku. Tev liekas, ka ir, tā kā iztīrīts, sakārtots, bet kas sāk vākt ārā tādi visādi mēsli, no visur stūriem lien ārā. Jāģērbjās, man ar te tā kā bomzītim nav vairs garderobe. Tagad nabagam nomests kaut kāds mants. Tā tik kaut kā. Tā cilvēks pierod pie tā, kā ir, un tad, kad tas izmainās, visu laiku liekas, ka viss ir pašsaprotams, un tad, kad kaut kas kapīts nav, jau liekas, ka ir tizli un grūti viss. Jāapsās, ko te vēl viss ir, man te kolēģi izvākuši, leduskapis izvākts viss. Dīvāni jau palikuši. Jā, tēji varbūt es varēšu, čainiks vēl ir. Tik daudz varēšu izdarīt kaut ko. Te pagaidīt vēl nedaudz. Vēl drēbes no rīta izmazgāju pēdējās. Tās varbūt ir izžuvuši. Slapīs vēl. Jānoliek zem pūtēji. Šitas nestrādā. Pūtējs jāiznes. Aiznesīšu te. Te tagad par filmēt. Te vairs nav nekāda komerci noslēpuma. Te viss izvākts ārā. Pūtējs tieši nav. Es te esmu Voyager zem šitā žāvēja. Kā viņš tikai, kur kaut kā sanāk tā trajektorija, kur tieši tas vējš ir. No te, te, lai žūst. Būs labi, cerams, ka līdz rītam izžūst. Tāda mana diena. Es tagad sāku domāt, cik šitā sērija sanāks gara. Rītā būs fūri jākrauj. Varbūt es pielikšu klāt arī rītdienu. No forklift kaut ko pafilmēt vai kaut ko tādu. Tas ir arī interesanti, man liekas. Tā iedvesmojoties no kokvedējiem un fūristiem. Tā kā, ja no kokvedēja ir interesanti, tad no forklift arī varētu būt interesanti, vai ne? Gribēju tēju iedzert, bet tēju ar laikam viss kaut kur ir jau iepakot. Kāda viņi te domā dzīvot līdz otrdienai? Cukurs ir, kur ir tēja? Vismaz kāds pacīs būtu atstājuši. Un te var būt kaut kur. Cik gaiši. Tagad jāiet meklēt tēju pa kaut kādā kastēm. Es pat nezinu, kur viņi meklēt īsti. Kāds šitie te ventilātori iet kā traki.
Nav tāds troksnis tā. Tējas meklēšanas misija. Te nav, tur ir Milwaukee. Visur Milwaukee, tikai tēja nekur nav. Būs ielikt viss tādā vietā, kur nevarēs tik klaut, cik te tumšs palika. Tārarai. Es neredzu, vai tās ir kaut kāds apkopēja lietas. Ui. Tas nav godīgi. Tā tēja tikko stāvēja vēl tur. Vai noslēp speciāli kaut spēle tā ir? Kur krūzes, kafija. Tieši tējas nav. Joks kaut kāds. Divas maisītes vēl atstāja. Galvenais paši sev krūzes atstājuši. Ap pārējo viss noslēpīja. Labi. Jāpaņem Knēvelienē kaut kāda maizīte. Viņa jau visu dienu nav ēdus. Jo dejošana uzreiz pēc skolas ir krosām gan jau. Tā kā Francijā. Un vienu ūdeni. Da jau viss. Pēc tam tāpat uz veikalu jābrauc vēl vienreiz. Tad iepirkt kaut ko vakaram. Lielos ūdeņus un pārējo. Šodien Maksims stāviet galīgi tukšs. Vakar bija pārpildīt, laikam viss vakar iepirkās. Šodien neviens te vairs nav. Nu tā kā tā es te pa tumsu ņemos. Cik kā pūtīsies. Jā, viss gaisma izslēdzās jau. Tagad jābrauc tālāk uz skolu, mūzikas skolu. Tad pēc tam jābrauc ir uz dejām. Sanāks te pabraukāties. Tā, nu tie attālumi tā, kad 10 km, tad 10 km apakaļ un tad 10 km uz mājā. Lām nav 10, kad 6, varbūt 7. Tā kā tērējās te. Rakstīt komentārā, cik to Voyagers iztērē uz 100 km, ka uz gāzi brauc. Es visu laiku man prasu, cik tev gāzi tērē. Es saku, nu, vai cik tērē Voyagers. Es saku 10 eiro uz 100, bet tagad jau palikuši ir bišķi gāzi, bišķi dārgāk. Bet pēdējo reizi es iepildīju pa 50 eiro gāzi, nu, laikam sanāca, vai 55 eiro kaut kādu pilnu balonu. Nu, viņš nebija galīgi tukšs, bet kaut kādā, nezinu, cik tur litrēgai, nav svarīgi. Es zinu, ka pildu balonu varēja agrāk nobraukt 500 km pa šosei. Tagad man no 4 tiem kubiciņiem rādās vēl viens palicis. Bet 50 bija gāze eiro, bet es vēl ielēju pa 20 eiro benzīnu, un tas benzīns jau man beidzās. Es tagad ielēju vēl pa kaut kādiem 15, man liekas. Nu, man tur darbā devu 2 kannas, ko es izlēju. Tur bija palicis kaut kas no blietēm un tādas lietas no benzīna, ko uz ziemu vienkārši neglabās, vienkārši iedevu, lai ielēju mašīnā, lai izbrauc. Kaut kā tur 11 litri bija. Tā kā beigās sanāk it kā tur 50 eiro tur rēķina uz gāzi, bet vēl jāpieskait 30 eiro pa benzīnu. Kaut kā tā, nezinu. Būs kaut kad jāpamēģina ziemā. Jo ziemā iziet vairāk tas benzīns, tas jau fakts ir. Labdien! Labdien! Es tev logoju. Reku tavs krosāni, visas tavs mantas, visi tavi kārumi. Au! Nu kā gāja? Ļoti labi. Tad labi. Superjobi ļoti labi. Ko tu te vlogo? Es te filmēju, kā man iet šodien visu dienu, ko es daru darbā. Tu ieliksi video? Gan jau, ja sanāks normāls. Ja sanāks nenormāls. Ja sanāks tīzlis, tad neliks. O, te 2 krosāni. Jā, es domāju, varbūt, ka tu vienu negribēs, tad otru varēšu apēst pats. Es neapētīšu. Nu, labi, ēd, braucam. Te tik tumšs TV, ko nevar redzēt. Tātad Knēvels ir atvest uz dejošanu, tagad stundu man ir jānosit laiks mašīnā, tāpēc, kad tāpat par to stundu es nekur aizbraukt ne mājās un apakaļ man nav jēgas braukt, tā ir pārāk tālu. Vienkārši tagad stundu sēdēšu, kaut ko pastīšos YouTube'ā. Pastīšos tālumā, aiziešu līdz veikalam un viss. Es domāju, ar to arī šito dienu varam beigt. Tad skatīsimies, kādus pārsteigumus nesīs rītdiena.